Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā. Šis ir kanāls par darba aizsardzību ikvienam, kā arī ik viens var piedalīties tā pilnveidošanā, uzlabošanā, atliek uzrakstīt e-pastu vai kā citādāk sakontaktēties, un tā tad rezultēties tas var ar kādu video materiālu, kas būs interesants ne tikai konkrētam cilvēkam, bet visiem pārējiem. Tāpatās var dalīties ar šo informāciju, tā kā izmantot maksimāli, ja jūs uzskatāt, ka tas ir tā vērts, lai mums visiem drošs darbs. Šajā reizē tātad neliela informācija par darba interviju. Tātad stāsts par to, ka darba aizsardzības speciālists vēlas strādāt uzņēmumā un teiksim, tāds mans padoms par to, kas būtu jāpaskata, lai faktiski saprastu, kāds izskatās šīs te uzņēmums, vai mēs vēlamies viņā strādāt vai nē. Attiecīgi no manas pieredzes es iedalu uzņēmumus, kuros nopietni domā par darba aizsardzību. Protams, ka visu 100% vienmēr izslēgt nevar, bet principā mēs redzam, ka tur domā un tiek izmeklēti arī gandrīz notikušie vai bazie delēbas gadījumi. Principā es domāju, ka pie intervijas arī daudz izstāstīs, ja kaut kas tāds arī notiek. Tāpēc domā pietiekoši, tātad es viņus esmu iekopējis kā labos, tad ir tādi, kuri pietiekoši labā līmenī, vismaz viņiem pašiem tā liekas, ka viņi domā. Un šie ir tādi uzņēmumi, kuros ir vērts, ja teiksim, tais augšējos uzņēmumos varbūt jau viss ir sakārtots un mums ir tikai jāuztur, un mums varbūt tāda liela radoša darbība, ja to tā var teikt, nebūs vajadzīga, tad šie uzņēmumi, kas ir tie tālākie, tātad te jau mums būs ko pastrādāt, mums būs iespējams arī ielikt savu pieredzi, un dažreiz jau arī, teiksim, ja ir uzņēmumi sakārtot, mums daudzreiz cilvēkiem nepatīk, ka viņas lauž, līdz ar to mēs savas idejas varbūt pat tur būs grūtāk ieviest nekā šajos, kuri vēl tā kā cenšas. Ja? Tātad, protams, ir tādi lielākā daļa, kas kaut ko dara, bet šausmīgi nepārceļas, līdz ar to kaut ko ievēro un zina, ka dažas lietas tādas relatīvas, par tām mēs tā kā šobrīd nedomājam, bet ja nu būs vajadzība, tad mēs viņus sakārtosim. Un tad, protams, ir sliktais gals, kur uzņēmumu darba aizsardzība ir tikai izdevums, un ir ļoti daudz tādu uzņēmumu, sevišķi mazie uzņēmumu, kuriem vārds darba aizsardzība vispār neko neizsaka. Tad par dokumentiem. Tātad ir divi varianti, kā var principā to redzēt, un tad, kad es veicu risku novērtēšanu un sistēmas izvērtēšanu, ejot pa uzņēmumu, man principā, jo es skatos gan dokumentus, gan eju apgaitā, principā viss ir skaidrs, kas ir uzņēmums. Daudziem gan man ir nācies saskarties, kur priekšnieki lido citā, un viņiem pašiem liekas, ka viņi ir balti un pūkaini, un viņu uzņēmums ir balts un pūkains, bet realitāte ir pavisam savādāk. Tātad viena lieta, ko mēs varam, tas ir pastīties darba aizsardzības dokumentus, un paskatīties, kas tur rakstīts, cik nopietni rakstīts, vai tas ir copy-paste paņemts no kaut kurienes, vai, teiksim, varam redzēt, ka ir paši domājuši, ja tā kā tas arī parāda to, cik daudz kaut kādas lietas ir ieguldīts darba aizsardzībā. Tāpatās, prasam, kas tiek nodrošināts darba aizsardzībai, ugunsdrošībai, lai izstāsta, kādas ir tās lietas, Tāpatās droši jautājumi par sankcijām, ja ir uzņēmumā sankcijas, kā viņas, teiksim, ir uzņēmumi, kur tiek veiktas apgaitas, apgaitā tiek konstatētas neatbilstības tur darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, elektrodrošībā, tad tiek sastādīti kaut kādi, vai cilvēkam tiek ietekmēta prēmija, vai tā ir arī soda sankcijas, nav daudz, bet, protams, tas pats alkohola kontrole ir, nav, vai kā tā notiek, kas tur tiek nodrošināts. Un, protams, droši paprasiet par to, kāda ir bonus sistēma, ko viņi saprot, jo šeit man droši vien būtu jāstāsta. Es esmu bijis vairākos uzņēmumos, tāds sliktākais piemērs bija viens ķīmijas uzņēmums, kurā tiešām nopietni būtu jādomā par darba aizsardzību. Bet tur tā kā ir, tā ir. Zinu, kā galīgi sliktus vārdus nedrīkst teikt, bet tad, kad es runāju par
par bonusiem, mēs principā runājam ne tikai par bonusiem, par redzes korekcijas līdzekļus, tad darba devējs man teica, ka bet mēs jau tā kā nodrošinām darba apģērbus un darba apaus, un tagad nopirkām aizsargbrīles, un principā mēs stipri domājam par bonusiem. Nu, lūk, no šādiem uzņēmumiem droši vien laižieties pa gabalu, jo uzņēmumi, kuri neizprot tās lietas, kam ir jābūt, jā, tātad tas otrais līmenis, kas tiek nodrošināts, jā, vai mēs tur apavus. Protams, ka nākamā lieta par to, vai apavi vai apģērbi, to var redzēt tikai apgaitā, jā, jo, protams, ka jebkurš var teikt, jā, mums tur ir apģērbs, mums ir cimdi atbilstoši, bet, protams, pārliecināties, vai tas tā notiek vai nav. Nevar. Esmu bijis uzņēmumos, kur, teiksim, šī sapulču telpa ir tāda, kur var redzēt, ka tur kaut kāda apģērba stāv, nu tad tajā brīdī jau mēs varam redzēt, jā, cilvēki, teiksim, stāv jauts apģērbs, kurš ir domāts darbiniekiem, jā, tad attiecīgi cilvēks atnāk, vai nu viņš mēra, vai kas tur tas process ir, bet mēs saprotam, ka nu vismaz kaut kādas lietas tiek nodrošināt. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, man tur ir speciāls video par to, ko mēs varam uzskatīt, kam ir jābūt un kas ir bonus. Tā kā droši pirms tam, protams, izlasam, jo darba apģērbs, darba apavī, tā kopšana nav bonus. Tāpat tās ugunsdrošības lietas, aparāti nav bonus. Brilles darbiniekiem, kas strādā ar datoru, nav bonus. Un tā es varētu saukt daudz un daudz, bet tie, kuriem uzņēmumi, nu, kur tiešām domā par darba aizsardzību, viņi šīs lietas ļoti labi saprot, un viņi zina, jā, kas ir tas, kas mums ir jānodrošina, un viņi ir gatavi pateikt, ka mums, teiksim, ir bonus apdrošināšanas polises, kas tā varētu būt, vai mums, teiksim, ir bonus tur kolektīvās sporta spēles, vai mums ir bonus tāds, kas tiešām ir bonus, vārda bonus tiešā un pareizā nozīmē. Nu, tālāk jau par šiem te pienākumiem skatāmies un droši jautājam, kas tad darba aizsardzības speciālistam ir vajadzīgs, un varu pateikt, lielākā tiesā uzņēmumu viņš ir gan darba aizsardzības speciālists, gan ugunsdrošības, gan varbūt atbildīgais par vidi. Viņš tur gatavo pārskats un atskaitas vidas pārvaldei un tam līdzīgi. Varbūt atbildīgais par bīstamām iekārtām, bet skatāmies. Man ir bijuši gadījumi, kur cilvēks arī atbild tā kā pa apsardzi un vēl tam līdzīgi. Tā kā skatāmies jautājumiem, jo, protams, nopietnā uzņēmumā viņiem būtu jāsaprot, jā, ka nevis mēs pieņemam darba aizsardzības speciālistu, un pēc tam tur vēl ir tev tādi pienākumi un šādi, bet ir, protams, konkrēts amata apraksts, konkrēti pienākumi, jā, un tas arī rada tādu pārliecību, ka cilvēki zina. Droši pajautājiet par budžetu, cik viņš ir liels, kas ir ikgadējās lietas, cik paliek jautājums vēl tādām pilnveidošanām, jā, jo principā, es vienmēr saku, tad, ja budžets ir kaut kāds X, tad 80% ikdienišķām lietām un 20% principā procenti aiziet kaut kādiem uzlabojumiem, tad mēs varam teikt, ka tas budžets ir vairāk vai mazāk ok, jo protams, ja mums būs 10,000, attiecīgi 2,000 mums būs kaut kādiem uzlabojumiem, protams, mēs varam nopirkt kaut ko, nezinu, atbilstošus galdus vai speciālus krēslus vai vēl kaut ko, jā, ko mēs tad varam mēģināt, un kaut kādā brīdī jau varbūt tas vairs nav uzlabojums, bet kā tāds. Bet, kādreiz uztaisīšu par šo te budžetu video, lai saprastu apmēram, cik cilvēks var izmaksāt, bet, protams, tas ir ļoti svarīgi. Kur viņš strādā. Birojā viņš varētu izmaksāt lētāk, jā, ražošanā iespējams dārgāk. Vai vēl ir variants, kā tajā sākotnējā pozīcijā kaut kur, teiksim, ir dārgāk un pēc tam, teiksim, tā uzturēšana ir lētāk. Jo, protams, nodrošināt tur ar atbilstošu galdu, krēslu, apģērbu sākumā ir vairāk, pēc tam jau mums, teiksim, galds krēsls varbūt tik bieži nav jāmaina, apģērbs varbūt ir biežāk vai cimdi pavisam bieži, ja līdz ar to tā uzturēšana. Bet principā, protams, kaut kādā brīdī tas viss ir budžets, bet ja uzņēmums pasaka, ka mums nav darba aizsardzības budžeta, mēs cenšamies visu nodrošināt, ko var, esat uzmanīgi ar šādiem uzņēmumiem. Tas ir faktiski nepateikt neko par darba aizsardzību. Un, protams, pajautājiet, kas ir ļoti svarīgi mūsdienās par kopējiem pasākumiem, par apmācībām, par izklaides, par attālināto darbu un tam līdzīgām lietām, kas ir tādi netradicionāli, tad visus šos te 4+3, 7 blokus droši izmantojam,
jautājam, skatāmies un izdarām secinājumus, vai tiešām mēs ne tikai gribam šo te naudu saņemt, bet arī esam saprotam, ka tas ir tas, ko mēs gribam darīt, ieguldīt savus resursus, jo darba aizsardzība ir diezgan sarežģīta nozara daudziem. Liekas, viņš tur atnāk savāc parakstus, bet principā nopietnā uzņēmumā darba aizsardzībai tiek pievērsta ļoti liela uzmanība, jo tas ir kā viens no tādiem personāla pasākumiem, kā mēs šo personālu cenšamies noturēt, kā mēs par viņu rūpējamies. Un arī, teiksim, personāla politikā, tad, kad mēs viņu taisam, mēs varam teikt, jā, mums ir ļoti laba darba aizsardzība, mums ir tas, tādi bonusi, tādi kopējie pasākumi. Un es vienmēr saku, ka nopietnā uzņēmumā tam būtu jābūt tā kā līdzīgi kā infolapai, ka tu droši vari pateikt, redz, kur mūsu uzņēmums, šo mēs visu nodrošinam, šie ir mūsu bonusi, un tas būtu tā kā sava veida kvalitātes politika. Un video noslēgumā vēlos novēlēt visiem foršu dzīvi, drošā darbā.